Emīl, redzam. Jā, viss kārtībā. Jā. Super, jā. Tātad, labdien, tātad vēlreiz, tātad mani joprojām sauc Kristaps Rozenvalds, joprojām pārstāvu kompāniju Arbor Medical korporācija un pastāstīšu arī par lokanu endoskopu, žāvēšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju, ja šajā gadījumā konkrēti par plazma taifūnu iekārtiņu. Tātad pēc endoskopu manuālās priekšapstrādes un apstrādes, mazgāšanas, dezinfekcijas automātiski iekārtā. Ļoti svarīgi tātad ir tālāk arī, ko mēs ar endoskopu darām. Ja mums nav nākamais pacients vai nākamais pacients nav uzreiz, tad ļoti svarīgs ir arī endoskopu žāvēšanas un uzglabāšanas cikls. Kāpēc tas ir svarīgs? Tas ir, mēs redzam šajā ilustrācijā, tātad pirmkārt, jebkurš endoskops, jebkura endoskopa virsma nav perfekti gluda. Tā ir jauna vai jau kādu laiku lietotām. Tie būs tātad vēl izteiktāk. Ir kaut kādas mikroplaisas, bojājumi, jo tās ir, kā jau mēs minējām, tātad gumijas, kas tiek kustināts, pakļauts nemitīgam stresam, ķīmiskai, mehāniskai iedarbībai. Un šīs tātad mikroplaisas un visas vietas tātad ir ļoti jauka vide, lai dažādiem nevēlamiem organismiem, kur mitināties. Un, ja tam papildus nāk vēl jauks mitrums, tad viņiem ļoti patīk, jā, un tas potenciāli tātad ir riskanti mums tālākam. Tāpēc svarīga ir endoskopa žāvēšana. Vai šī gadījumā ir dažādas metodes, un metode, ar kuru mēs esam saskārušies mūsu tirgu, ne tikai mūsu tirgu, bet arī pasaulē, tas nav nekāds jaunums, vienkārši istabas temperatūrā, kaut kādā pat ne īpaši speciāli pielāgotā skapī vai vienkārši kabineta stūrī aiz aizkariņa, endoskops tiek pakārts, un mēs paļaujamies, ka viņš tātad apšūs ārējās virsmas, un iekšējie kanāli tātad mums iztukšosies un būs austi. Bet, skatīsimies tālāk. Diemžēl tāds reāli dzīvē nenotiek. Kā jau apskatījām, tātad endoskops ir ļoti sarežģītas uzbūves, tātad garie, dobtie kanāli, kuras tātad faktiski mums ir tātad ūdens un gaisa kanāla, kopējais garums tātad var būt virs 3 metriem. Virs 3 metriem tātad tas arī būs. Viņš būs ieliekts ar kaut kur, jo 3-metrīgi mēs nevarēsim taisni iztaisnot nekādā gadījumā. Un, ja mēs iztēlojamies standartu cauruli, piemēram, glāžu cauruli vai notakt cauruli, tātad tipiski mums ir tas, ka mums ūdens tātad no viņas iztek un viss ir kārtībā. Bet, kā jau vairāk kārt minēts, endoskopam ir ļoti šauri un proporcionāli ļoti gari kanāli, un endoskops pat vertikālā stāvoklī nebūs iespējams, kad viņš iztecēs. Tātad darbojās gan kapilāra efekts, gan tas, kad virsmas sasaistas spēki, un endoskops šādi, kā mums bija redzēts bildītē iepriekš, nebūs iespējams viņu ar gravitāciju izžāvēt. Tur būs mitrums ar attiecīgi visām tālāk izdošajām sakām. Tātad tā ir apkārto piedāvājuma vēl vide, kas nav tīra, tā nav kontrolēta vide. Tipiski tādi riski ir ļoti, ļoti būtiski. Patreiz zelta standarts ir endoskopu žāvēšanas skapi. Tātad tas ir skapis, kurš attiecīgi pareizo izvēloties, nodrošina tātad kontrolētu vidi apkārtējo, un arī tiek pieslēgts katram kanālam, un šis aktīvi tiek žāvēts. Žāvēšanas, kas ir būtiski, žāvēšanas laikam ir jābūt zemākam par 3 stundām. Endoskopu žāvēšanas skapi var būt dažādu veidu, var būt vertikālā veida, vai man simpātiskie un tehnoloģiski, manuprāt,
daudz jau tādi saprotamākie, tie ir horizontālā veida glabāšanas skapi. Jo šeit būtiskie plusi ir tādi, ka tas ir mazāk traumējoši endoskopam, kad viņš guļ šādā veidā. Un otrkārt, tātad faktiski mums aizņem mazāk vietas. Tātad šādā skapī mēs saliekam 8, šeit 2 lielākā skapī mēs saspiežam 8 līdz 10 endoskopus. Tātad, kas ir svarīgi? Tātad endoskopam pēc dezinfekcijas, pirms uzglabāšanas un īpaši darba kanāliem, kā mēs apskatījām, ir jābūt pilnībā sausiem, tādējādi samazinot mikroorganismu izplatīšanos. Pēc dažādām normām šis skaitlis var nedaudz variēt, bet uzglabāšanas laikam starp procedūrām nevajadzētu pārsniegt 6 stundas. Tas ir, ja mums netiek žāvēts endoskops ar kanāliem. Tātad pašreizie risinājumi tā ir tātad manuālā žāvēšana, gravitācija un mēģinot saspiestā gaisa pistolēm. Tā gan ir lēna un neefektīva. Un otrs tātad ir endoskopa žāvēšana speciālajos skapjos, kur žāvēšanas laiks ir 45 līdz 90 minūtes. Un tā ir salīdzinoši arī dārga investīcija un papildus vietu aizņem arī vietu. Tāpēc šodien šis produkts ir jau nedaudz pāris gadus jau apgrožājies un jau iegūs jau otrās paaudzes status. Tas ir endoskopu žāvēšanas un uzglabāšanas sistēma Plasma Typhoon. Tātad šādi izstāsta pats iekārtas pamatmodulis jau ar pieslēgtu endoskopu klāt. Tātad nedaudz par iekārtiņu. Tātad Plasma Typhoon, tā ir pirmās klases medicīnas iekārta. Arī šī iekārta nodrošina tīklu savienojumu, lai veiktu tātad apstrādes izsekojamību. Tiek nodrošināta ātra un efektīva endoskopu kanāla žāvēšana, un papildus bez žāvēšanas ir arī iespēja endoskopus sagatavot uzglabāšanai, kas tehnoloģiski nepieciešams. Tātad, lai to veiktu, ir nepieciešams strāvas pieslēgums ar jaudu 500 vatiem, kas nav nekas specifisks, un saspiests medicīniskais gaiss ar 3 bāru spiedienu. Jā. Tātad, kā mums žāvēšanas process norisinās? Atkal, kas ir svarīgi, tātad tiek veikta gan lietotāja, gan endoskopu identifikācija, lai mēs varam izsekot, kurš un ko un cikos veica. Pēc tam, ja ir nepieciešams atsekošana. Izvēlamies endoskopa tipu, tātad arī šeit ir endoskopa datubāze, no kuras izvēlamies, kurš modelītis, kurš no mūsu lietojumiem seriāliem numuriem tiek apstrādāts. Endoskops tiek pievienots iekārtai un žāvēšanas cikls tiek palaists. Un kā šis žāvēšanas cikls tātad strādā? Ir tātad 2 soļi, lai nodrošinātu žāvēšanu. Tātad pirmais, tātad medicīniskais gaiss, istabas temperatūrā ar zemu spiedienu tiek iepūsts darba kanālos, lai mēs atbrīvotos no būtiskā lielākās šķidruma daļas, kas jau ir kanālos, un lai viņi tur nešļakstītos pa visu pa labi pa kreisi. Otrais solis jau uzsildīts, šis tīrais medicīniskais gaiss tiek iepūsts endoskopu kanālos, bet šoreiz tas tiek darīts pēc specifiska algoritma jau ar lielāku spiedienu, radot turbulentu plūsmu, šādējādi nodrošinot gan iztvaipošanas veidā, gan tīri plūsmas veidā, ka viss mitrums no endoskopa darba kanāla tiek dabūts ārā. Tātad šeit vizuāli mēs redzam tātad šo atšķirību, tātad Plasma Typhoon, tātad kāpēc reklāmas, tātad mēs redzam, tātad samazina žāvēšanas laiku no stundām uz minūtēm, pateicoties šai tehnoloģijai. Tātad pirmais solis – lēnā plūsma, lielāko daļu mitruma dabūnam ārā, un otrais solis tātad jau uzsildīto turbulento gaisa plūsmu izpūšanu caur kanālu, lai iegūtu perfektu sausu kanālu. Kas ir ieguvums salīdzināt ar 2 iepriekš minētajām tehnoloģijām, tātad manuālā žāvēšana, vai tā būtu tikai pistole,
un mūsu mēģinājums ar gravitāciju žāvēt plazmu taifūnu atšķirībā ir daudz ātrāks un būtiski efektīvāks risinājums. Un tiek samazināta infekciju pārneses iespēja un cilvēcisko kļūdu faktors, jo process ir automatizēts. Tāpat pluss salīdzinot ar tīri gaisa pistoli, ja mēs tur žāvētu ilgi un dikti, tas ir plusāks savā darbībā. Salīdzinot ar endoskopu žāvēšanas skapiem, tātad, kas ir tātad plusi, tie ir arī ātrāks un efektīvāks žāvēšanas process. Ir iespējams individuāli endoskopus uzglabāt, to es nedaudz tālāk pieskārsimies nākamajos slaidos, un samazinot infekciju pārneses riskus. Tātad arī tas pats, ka mums šī individuālā uzglabāšana nodrošina apjomu palielināšanu. Tāpat tīri no ekonomijas ir daudz mazāks saspiestā gaisa patēriņš un daudz mazāks arī elektroenerģijas patēriņš. Tātad šis ir tipisks kopskats, kā mums izskatās tātad pilna sistēma. Tātad ir pamatiekārta ar pieslēgtu endoskopu, svītrukodu lasītājs un vai RFID skeneris, ar kur tātad mēs atpazīstam lietotāju un endoskopu, saspiestā gaisa pistoli ārējo virsmu nopūšanai no liekā mitruma, un tātad uzlīmju printeris, un atkal šeit ir tātad divi varianti, vai tas ir uzlīmju printeris un vai uzlīmju printeris plus digitāla datu slimnīcas sistēmā, kur mēs nodrošinām izsakojamību par apstrādi. Tātad, tas ir par žāvēšanu. Otra tātad būtiska daļa šai iekārtai, ka tā ne tikai žāvē, bet tā arī nodrošina apstākļus, kas nodrošina drošu endoskopu uzglabāšanu. Priekš tā šeit arī atslēga, kāpēc iekārta saucās plazma taifūnu, jo tiek izmantota plazma, kas ir daļēji ionizēta gāze, kuras sastāvā elektronu, joni, atomu molekulas, kas izstaro. Plazmu rada šī iekārtiņa, tātad īsā impulsa veidā tiek pielietots augstsprieguma elektriskā izlāde šajā medicīniskajā gaisā. Kā mēs zinām, pēc pērkona negaisa arī gaiss tātad satur ozona molekulas, kas nav šausmīgi lielā daudzumā, bet tās ir dažas daļiņas uz miljonus daļiņām, tomēr tām ir biocīds efekts, tādējādi spējot ietekmēt mikroorganismu. Radušās ozona molekulas tātad nesaglabājās maisiņā, bet apmēram 5 minūšu laikā tās tātad sadalās parastās ozona, skābekļa molekulās. Tātad, vēlreiz tātad kopskat, tātad mums iekārta gan žāvē, gan sagatavo endoskopu uzglabāšanai ātrāk, kā jebkura cita no pieejamajām un esošajām sistēmām. Tātad endoskopu žāvēšana atkarībā no darba kanāliem un endoskopa tipa ir 1 līdz 3 minūtes, un sagatavošana uzglabāšanai pats cikls ir tātad 5 sekundes. Atskaitot vēl, protams, endoskopu pievietošanu speciālā maisā un tā aizlīmēšanu. Tātad šis ir tas maiss, kurā ir iespējams tīro, sauso endoskopu tātad uzglabāt. Un šāds maiss, tātad, kas ir galvenie plusi viņam, ka tas ir drošs, tas ir mobils risinājums, kur mēs varam viņu noglabāt, viņu varam gandrīz neierobežot, varam slimnīcā mēs viņu uzglabāt. Tātad, kas ir tātad priekšrocības, tātad tiek samazināti infekciju riski endoskopu uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Endoskops tiek uzturēts dezinfitētā stāvoklī, kā tas ir apliecināts līdz 31 dienai šajā maisā. Ir marķēta izsakojamība. Endoskops tāpat ir izgatavots šis maiss ir izgatavots no pārstrādātiem materiāliem.
Tātad tas ir arī vidē draudzīgāks nekā standarta maisi. Tātad, jā, tādas ir arī tās priekšrocības šim plazma bag maisam. Un tātad plazma taifūna kopā to plazma bag, kas ir tās iespējas, ko mums nodrošina. Tātad endoskopu ar visu šo maisu mēs varam novietot. Mums nav vajadzīgs skapis, mums vajag, piemēram, neatliekamajā palīdzībā vai intensīvā nodaļā bronkoskopu vai intubācijas bronkoskopu. Endoskops stāv plauktā, viņš ir gatavs lietošanai, tīrs, attaisam, lietojam viņu un attiecīgi jā, tātad strādājam. Arī endoskopijas nodaļā tātad mums jau potenciāli jau stāv jau gatavot endoskopu maisi ar endoskopiem, gatavi lietošanai, tādējādi dodot iespēju samazināt endoskopu aprits laiku. Tas pats attiecās uz apstrādes nodaļu. Tātad mēs jau iepriekš sagatavot un gatavu endoskopi stāv jau gatavi lietošanai. Tāpat slimnīcas struktūras ir dažādas, un mēdz gadīties, kad endoskopi tiek apstrādāti vienās telpās vai vienā ēkā, nepieciešams lietot viņus ir citā ēkā. Un šajā gadījumā tas arī faktiski bezrisku risinājums, ka mums jau tīrs endoskops tiek nogādāts uz attiecīgo mērķu vietu, kur mums tiks veikta tāda operācija procedūra. Šeit ir tātad darba plūsma tipiskā, kāda mums ir. Tātad mēs identificējam sevi ar svītru kodu lasītāju. Parasti var izmantot arī klaviatūru, ja tas nepieciešams, identificējam endoskopu un izvēlamies, ko mēs gribam tātad darīt. Vai mēs gribam tātad tikai endoskopu žāvēšanu, vai endoskopu uzglabāšana, vai endoskopu žāvēšana plus uzglabāšana, kas būs tipiskākais solis, tipiskākā izvēle, strādājot ar plazma taifūna iekārtiņu. Un arī tieši tāpat kā akvataifūna iekārtā mums tiek rādīts tātad apraksta veidā, katrs cikla posms tiek tātad uzrakstīts, kas ir jādara, un tiek parādīts, kas ir jādara. Tātad vēlreiz tiek šajā maisā ievietots endoskops, maiss tiek aizlīmēts, mēs caurduram ar speciālo šo trubiņu tātad vienā vietā maisiņu un iepūšam tātad šeit šo ozonu molekulu saturošo gaisu. Un ir tātad pierādīts, kad mēs varam uzglabāt šajā maisā endoskopu līdz 31 dienai droši. Šeit tātad schematiski nosacīt mazais pērkons, tātad tiek medicīniskās kvalitātes gaisam, tātad pievadīts augstsprieguma melodiskā izlāde, kas rada šīs ozonu molekulas. Tātad par ciklu ilgumiem arī tāpat ir atkarīgs no endoskopa tipa, no endoskopa kanāla diametra, no endoskopa kanāla garumu, tātad jo īsāk, jo attiecīgi ātrāk varam izžāvēt, tātad ciklu ilgums tipiski ir tātad no 1 līdz 3 minūtēm. Un sagatavo tātad process, kad plazma tiek ievadīta maisā, tātad ir 5 sekundes visos gadījumos. Šeit tātad šis apjoms ir vienāds, vienalga, vai tie ir endoskopi ar īsākiem kanāliem, mazāk kanāliem, vai, piemēram, tās var būt ar transezofageālās ultraskaņas zondes vai endoskopi bez darba kanāliem, arī ir iespējams viņus attiecīgi šādā veidā uzglabāt. Un šeit tātad vēlreiz ieskatam tātad īsts video, arī faktiski kā mums šis process vizuāli notiek. Tātad pēc endoskopa apstrādes automātiskajā mazgāšanas dezinfekcijas iekārtā pievienojam endoskopu plazma taifūna iekārtai, žāvējam kanālus, un šajā brīdī tika pūsts ozonētais gaiss. Tātad endoskops tiek ievietots.
Plazmabag. Šeit mēs redzam tātad atpazīšanas procesu. Tiek automatizēts. Ārējā mitruma nopūšana liekā. Pievienojam kanālus. Un attiecīgi tātad aktivējam ciklu. Tātad mūsu pieminētā laminārā plūsma, turbulentā plūsma un tātad sausi darba kanāli. Viss tiek rakstīts arī, kas jādara. Tātad šeit mums arī rāda, ievietojam endoskopu maisā, aizlīmējam, caurduram šāds konus veidu uzgals un saglabājam tātad uzglabāšanai. Un tajā brīdī uzlīmējam uzlīmi, kas tātad mums noslēdz tātad caurduru to vietiņu un arī izsakojamībai uzlīmi par to, kad endoskops ir apstrādāts, lai mēs varam tātad arī kļūdas, ja gadījumā, kas uzreiz tiek parādīts un cikls attiecīgi netiek akceptēts, ja gadījumā gadās kāds misēklis. Šāds. Tā, un šāds video. Un tas arī no mūsu būtu viss.